Sveiki, mani sauc Juris Kursietis, esmu filmas Modris režisors, un šeit apskatīsimies uz vienu ainu, kā viņa tika filmēta. Šeit tie, kas ir redzējuši filmu, jau noteikti zina, kas ar Modri noticis un kā viņš līdz šai ballītei ir nonācis. Es domāju, ķermeņa valoda diezgan precīzi rāda, ka viņš īsti nevar iejusties. Viņš tādā kā nevar atbrīvoties diskomfortā. Jautrās ballītes gribās kaut kā aizbēgt. Šī aina tika filmēta klubā Depo, kas ir Vecrīgas sirdī. Un faktiski te mēs vienā kadrā redzam, kā viņš no vienas zāles uziet augšā, kas bija savā ziņā arī loģistiski diezgan sarežģīti, jo visi cilvēki, ko mēs redzam, ir, protams, mazs skati, organizēti, kas nozīmē lielu darbu režisora asistentiem, visu tā sakoordinēt soli pa solim, lai katrs zina, ko darīt, jo iesaistīti ļoti daudz cilvēki, lejas zālē, augšzālē, tā ārā uz ielas. Šeit vairākas lietas, kas ir svarīgi zināt. Faktiski viņš ir nonācis pie kaut kāda rezultāta savos meklējumos pēc tēva. Un šeit uz ielas ir labi redzams, kā viņš ierauga bariņu ar 50 gadniekiem, un kur varētu būt, tā teikt, kur ir tajā vecumā, kā viņa tēvs varētu būt. Un es domāju, tas, kas viņam tajā galvā notiek, ir vairāk, ka viņš ir tajās domās par to, kāds tas viņa tēvs varētu būt, un vai viņš varbūt iet uz tādiem klubiem, kas tur blakus ir. Ļoti interesanti, ka šīs vietas atrodas arī reālā dzīvē blakus vienotrai. Klubs Depo un klubs Vecrīga, tā teikt, blakus durvīs. Vienā pusē jaunieši lēkā, un otrā pusē 50 gadnieki atpūšās savā elegantajā valsī. Nepārtrauktais kadrs turpinās un ieejam iekšā, kur mēs varam šos brīnišķīgos dejotājus ieraudzīt. Šie arī īsti dejotāji, kas uz šo klubu dodās katru nedēļu un dejo, kā jau mēs redzam, tas viņam labi sanāk. Tā teikt, ievirza šo noskaņu, kas ir absolūti savādākā blakus klubā. Lūk, dāmas sēž rindā, tā teikt, arī parādot Latvijas demogrāfisko stāvokli. Un tehniski šis kadrs faktiski bija visgrūtākais visā filmā, jo viņš ir nepārtraukts. Un tā teikt, jūs redzat, kas notiek ar Modri, bet, teiksim, kameras aizmugurē vesela gūzma cilvēkiem skraida, lai neiekļūtu kadrā. Sākot ar skaņu un fokus cilvēkiem, bet man liekas, Bogumils Godfrejevs operators šo lielisku šo ainu izpildīja. Šeit Modris, tā teikt, kas saņemās, viņš tā kā redz, ka tie cilvēki ir tepat blakus, tie cilvēki, kas varētu būt viņa tēvs, tas vecums, kas ir viņa tēvs, un es domāju, viņš šeit pirmo reizi, tā teikt, redz cilvēku tajā, tā teikt, personalizēt to tēvu, kā rezultātā arī viņš uzdrošinās zvanīt. Bet kā jau daudzas lietas šī jaunieša dzīvē, tā teikt, straume viņu aiznes, viņš arī tā kā nepretojās, un arī šajā brīdī, kad viņš nevar sazvanīt savu tēvu, ka viņš izmēģina tās savas līnijas, viņš nonāk tieši šī karnevāla ziņā, un viņš tiek tā kā aiznests projām.